Mani sauc Dana Skara, un es esmu psiholoģe, Facebook lapas, Instagram lapas un arī grāmatas Saprastu DHS satura veidotāja un autore. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi bērnu psihiatri, kas par to, kur viņi strādā un ko viņi dara, droši vien pastāstīs vairāk pati Ilāna. Ilānu es īstenībā atradu, ja uzgāju nejauši, Instagram algoritmi man kaut kā viņu piedāvāja, droši vien tāpēc, ka es visu laiku sekoju visam, kas ir saistīts ar gan angļu valodā, gan latviešu valodā ar burtu kombinācijām UDHS vai ADHD. Un Ilāna bija nesen kā Instagramā uztaisījusi savu profesionālo kontu kā ārste, un vienā no ierakstiem bija tieši dalījusies, ka UDHS ir tā lieta, kas viņu diagnostikā interesē. Un tāpēc, tad, kad mēs nolēmām uzsākt šo sarunu ciklu, es uzreiz iedomājos par Ilānu, jo man likās, kur vēl foršāks psihiatrs, kurš jau tā kā pasniedz to, ka UDHS diagnostika ir kaut kas viņu interesējošs. Un tad mēs ar Ilānu sazvanījāmies, mēs jau tā nedaudz tādā īsā sarunā iepazināmies. Un tad es sapratu, ka viņi ir vēl pat piemērotāki nekā mēs šķita sākumā, un es ticu, ka mūsu saruna būs interesanta un vērtīga. Bet es varbūt beigšu vārīties, jo man dažreiz vienkārši ir jāizslēdz mikrofons, es varu runāt daudz. Ilāna, pastāst varbūt nedaudz par sevi, bērnu psihiatrs, kur tu esi, ko tu dari, kāpēc UDHS? Nu tā, īsti iepazīstini ar sevi. Sveiki, Dana, paldies, ka esi mani uzaicinājusi. Tā kā tiešām tas bija patīkams pārsteigums, jo es uztaisīju to savu Instagram kontu vienkārši mirkļā iespējā, ka man vajag kaut ko profesionālu, varbūt es gribu ar kaut ko dalīties. Pagaidām es vēl esmu tajā posmā, kad tie posti man top, bet es ceru, ka kaut kad es tiešām pieslēgšos un arī dalīšos. Un kas mani izbrīnīja tajā brīdī, kad es veidoju šo lapu, bija, ka accounts bērnu.psihiatrs bija brīvs. Un tā kā mums vispār, ja skatīties tajā Instagramā, mums neviens no mūsu esošiem un strādājošiem bērnu psihiatriem īsti tur nav pārstāvēts. Un uz to brīdi, es biju pirmais cilvēks no bērnu psihiatriem, kas to vispār ir iesācis. Tātad mana pamata darbvieta ir bērnu slimnīca, tur es strādāju jau 3 gadus kā ambulatorais psihiatrs. Šogad esmu pabeigusi rezidentūru, certificējusies kā pieaugušais bērnu psihiatrs. Bet tā prakse man un pieredze ar pacientiem sākās jau 2. rezidentūras gadā, neskatoties uz to, ka lielāko daļu mēs sākumu pavadījām tieši pieaugušo psihiatrijā. Vispār droši vien tas ceļš uz bērnu psihiatriju sākās jau kaut kur 4. gada beigās, medicīnas studiju 5. gada sākumā, kad es tiešām jau esmu nolēmusi, ka es gribu virzīties tieši uz šo lauku, bet toreiz vēl nebija tīra bērnu psihiatrijas rezidentūra, toreiz vēl bija tikai vienīgi pieauguši, un tad varēja tikai iet tālāk uz bērnu psihiatriem, un es arī domāju, ka tas ceļš ir tās, ko es iešu, bet tieši, kad es pabeidzu 5. gadu, Dr. Pirotus uztaisīja atsevišķo bērnu psihiatrijas rezidentūru, un tad man bija liela dilema, ko es gribu darīt. Jo es ļoti ilgi dzīvoju pārliecībā, ka es gribu abus certifikātus un tādu lemtu, ko es daru, bet tad man bija jālemj tagad un uzreiz. Bet tiešām par to, kur es gribu, jo es kā katrs pieklājīgs cilvēks, es iesniedzu dokumentus abās rezidentūrās. Visu 6. gadu es novoluntēju pie Nikitas, gāju uz viņām kultūrām pieņemšanām un kā mēs visi iedvesmojos. Bet tik un tālāk, ka kādām droši vien pēdējām brīdīm es vēl domāju, kur tad to pirmo, jo man bija doma, ka es gribu abas rezidentūras, un kur tad pirmo iet. Un tajā brīdī droši vien, kad es rakstīju motivācijas vēstuli uz abām rezidentūrām, tas bija tas brīdis, kad es sapratu, jo man bija ko rakstīt par bērnu psihiatriju, bet es diži nevarēju izdomāt, ko es gribu rakstīt, kāpēc es gribu uz pieaugušo psihiatriju. Tā arī sanāca, ka tā bērnu psihiatrija bija man pirmā prioritāte. Es teikšu, godīgi, es nenožēloju nevienu sekundi, ka es izvēlējos starp bērniem un pieaugušiem tieši bērnus, jo mums visiem bija diezgan ilgstoša praksa arī pieaugušo psihiatrijā. Un, protams, tas ir smagāk droši vien tajā ziņā, kad tie ieguvumi, iznākumi un palīdzības iespējas un arī tā prognoze pacientiem ir daudz veiksmīgāka bērnībā, jo ātrāk mēs sākam iejaukties, jo lielāks mums ir iespējas, ka mēs vispār varam kaut ko darīt. Tā skaitā arī bērnu psihiatrs nav tikai un vienīgi tas cilvēks, kas strādā tikai un vienīgi ar pacientu, jo bērns šajā vecumā viņš nav atdalams no ģimenes. Un bērnu psihiatrija ir tāda diezgan
lielā mērā tas ir darbs ar ģimeni, nevis tikai ar vienu pacientu. Un, ja mēs runājam par psihiatriju kā tādu vispār, tad vispār panākumus kaut kādus mēs varam gūt strādājot ar ģimeni, kas pieaugušo psihiatrijā nav tik veiksmīgi. Mēs parunājam ar pieaugušo pacientu, mēs tur nozīmējam medikamentus psihologu un laidžam viņu dzīvē, turpat tajā vidē, kur viņš ir. Bet strādājot ar bērniem, tomēr mums ir kaut kāda nedaudz lielāka iespēja arī izglītot piederīgos un arī mainīt to vidi, kur tas bērns ir. Tas ir divos. Es tā uzreiz iedomājos, ka atšķirības starp bērnu un pieaugušā ir arī tā, ka bērns vēl nemāk pats atrast, vismaz mazāks bērns un piedzīt jau savu visādākus simptomus, vai ne? Es tagad domāju, ka man ir depresija, un tad es salasos un vēl kaut ko un atnāku jau pie psihiatra un stāstu visu to. Pusauži gan māk, šobrīd jau pusauži gan māk, un nāk, un es vienkārši, kā es kā vienkārši man nolasa visus simptomus, parunāsim par to. Pusauģi, bet domāju, tieši mazāk tādu pirmsskolas. Tieši mazāk, protams. Viņam vairāk. Tad tu pieņem Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas tajā jaunajā bērnu un jauniešu burtu kombinācija šobrīd ir, un tad nezinu, neiegaumēšu. Bērnu, es saku, bukus psihiatrija. Vai tu pieņem vēl kaut kur, jo es, tā kā negribu, negluži reklamēt, bet mēs visi zinām, ka Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā rindas, sevišķi uz jūsu šo nodaļu, ir diezgan ievērojams, un iespējams, kad ir klienti, kuri šobrīd klausās un domā, es gribu pie Ilānas, bet saprotu, ka es varbūt pusgadu neesmu gatavs gaidīt. Es nezinu, kāda ir šobrīd situācija atsevišķi uz psihiatriem. Zinu, ka uz psiholoģiskajām izpētēm tur bērns jau klases nomaina. Tā ir tiešām diezgan liela problēma pašlaik, bet tie mīti par rindām, kas ir 2 gadus, tie ir mīti. Rindas ir garas, bet tieši šobrīd ir, mums sanāk reģistratūra katru mēnesi sūta to tabuliņu. Šobrīd pēdējā bija, man liekas, 9 vai 10 mēnešus pirmreizējo vizīti pie psihiatra. Uz atkārtoto, ja kādreiz ir būts, tad tur 2 mēneši. Tā kā tur aptuveni tāds. Vienalga 9-10 mēneši, tāds lietas uztināt, vai nezinu, ka dažreiz, kā saka, ja ir resursi, tad varbūt kaut kur pieņem arī privāti, jo man liekas, ka liela daļa psihiatru strādā arī kaut kur. Lielāka daļa, es domāju, ka praktiski visi, kas pieņem ambulatoriju, protams, arī strādājas, arī man ir pašlaik 2 darba vietas. Es tiešām negribu reklamēt, jūs varat iemest manu vārdu un uzvārdu Google, un jūs redzēsiet pirmajā mājaslapā tās manas 2 darba vietas, kuras pieņem pa vienai dienai katrā no tām. Kā iespējas ir, protams, tur arī privāti pie psihiatriem pašlaik, droši vien kaut kāds mēnesis arī ir, bet tas ir mēnesis, nevis 10 mēnešus. Pieprasījums ir tiešām liels, jo cik mēs esam, tik mēs esam. Labi, tāpēc Ilāna, ka jūs izvēlējāties iet bērnu psihiatrijā, vai ne, jo tur tiešām trūks to roku. Tad vēl lieta, ko es gribēju pajautāt, vai neko, ko tu pie pašas iepazīšanās neteici, bet, ka mēs ar tevīm runājam pa telefonu, tu teici, ka tev nav problēmas ar to dalīties ar savu pieredzi un par to varbūt, kāpēc tieši UDHS ir tā tava specialitāte. Es zinu, ka tu arī tikko biji uz atsevišķām apmācībām, par to varbūt pēc tam pastāstīs, jo man tas ļoti interesē, ko tur darīja, ko tur dzirdēja, kas jauns. Bet man liekas, šī ir tāda arī ļoti svarīga sadaļa par tevīm, par to, kāpēc UDHS un personīgais stāsts, kas noteikti arī ir liels pluss tajā, kā tu spēji skatīties varbūt gan uz vecākiem, bet jo īpaši uz bērniem. Varbūt ne tikai kāpēc UDHS, bet kāpēc vispār psihiatrija. Protams, kad es aizgāju skolu, tas bija 1999. gadā, kas ir diezgan sen. Neviens nekad dzīvē nav dzirdējis par to, kas ir UDHS un vispār, kas notiek un kas ir tie pa bērniem. Skatoties atpakaļ, tā kā neviens nekad dzīvē man nav vedis pie psihiatriem, un protams, ka tas tobrīd vispār bija neiedomājama lieta. Man bija kombinētais tips, gan ar neuzmanību, gan ar impulsivitāti un hiperaktivitāti līdz 4. klasē skābos ar puišiem un uzvedos visos neiespējamos veidos un mani mēģināja pāraudzināt visos iespējamos padomju veidos, kas ir atsevišķs ļoti sāpīgs stāsts, bet es varu padalīties arī par to.
Bet tur bija tādas riktīgas pārādzināšanas metodas, līdz man iebiedēja līdz tam, ka es varu sēdēt klusi, bet, bija interesanti. Protams, līdz pat es aizgāju līdz medicīnas universitātei, ir dažādi coping mehānismi, tīpaši meitenēm. Un viens no tiem coping mehānismiem, kas ir dabisks, ir, ja tev ir diezgan augsts intelekts, tu vari to visu mierīgi nodzīvot līdz 12. klasē un vispār nedomāt. Es pabeidzu pirmo ģimnāziju, un pat pirmā ģimnāzijā man nebija nekādu baigo grūtību. Jo tā ir skola, kur ir grūti tikt, bet viegli mācīties, tā ziņā, ka tur tu mācies to, ko tu vēlies mācīties. Tā kā tu gribi mācīties matemātiku, tu vari mācīties tikai matemātiku, vispārējais skolotāji liks tev mierā. Un tā arī bija ar mani, jo visu savu mūžu esmu mīlējis matemātiku. Es iestājos pirmā ģimnāzijā ar olimpiādām, nevis ar eksāmeniem, un es domāju, ka es saistīšu arī turpmāk savu dzīvi matemātiku, jo tas ir tajā brīdī vienīgais, kas man interesē, izņemot medicīnu. Toreiz, es atceros, ka vismaz vidusskolas laikos pilnīgi noteikti neesmu izpildījusi nevienu mājas darbu izņemot atcerējumus, un visus dzējos mācījos arī starpbrīžos, un tas bija tāds dzīvesveids. Un tad es aizgāju uz medicīnas universitāti un saskaros ar diezgan nepatīkamu situāciju, kad vairs nepietiek ar to, ka es vienkārši pasēžu stundās un pēc tam uzrakstu kontroldaru būs 8-9, un tas vairs neaizies. Un tagad ir ļoti biezas grāmatas un ir jāsēž un jāmācās kaut kāda histoloģija, kaut kāda anatomija un vispār tie latīņu nosaukumi. Un tu vari vairs nestrādāja teksts, ka es varu nolasīt vienā piegājienā visu grāmatu vai paklausīties lekcijas laikā, un ar to arī pietiek. Un es sastapos ar to, ka man vajag mācīties, un es nekad nemācēju mācīties, jo tas viss bija kaut kādā veidā dabiski pielipis, kas pielipa, tas pielipa. Un man gāja diezgan grūti. Drīzāk pat ar to pieņemšanu, ka es vairs neesmu tā gudrākā, apķerīgākā un ka es vairs nevaru darīt visu vienkārši šitā, un šobrīd ir jābūt kaut kādam efortam. Starp pirmo semestri un trešo semestri es ņēmu 3 akadēmiskos atvaļinājumus. Es gāju mācīties datoriku, es gāju mācīties uz Zviedriem. Es mainīju visu, ko iespējamo, bet ja tu esi vienreiz uzvilcis balto halātu, tu vairs nevari novilkt balto halātu. Vismaz manā ģimenē. Un tā es atgriezos uz 3. semestri, 14. vai 15. gadā, kad es nolēmu, ka tomēr es taču varu saņemties un es varu nomācīties uz galam. Tā arī sanāca, ka es nomācījos, bet tā apziņa, ka visticamāk tas ir UDHS, man nāca tikai jau droši vien kaut kā 3. 4. gadā, kad es sāku zināt vairāk par medicīnu, arī klausīties un interesēties par psihiatriju, psiholoģiju. Līdz ar tā doma, ka es saprotu, ka tas ir, un skatoties uz manu tēvu, arī saprotot, ka tas pilnīgi noteikti tā ir, bija kaut kur, droši vien ap 4. gadu, bet es kaut kādā veidā droši vien tiku ar to galā līdz, es pieņemu, 27, 28 gadiem, tagad man 32, kad es pārsnāmoju pēc kārtas 2 covidus, un man sākās tas vecais labais covid foka, ka tu vienkārši nevari nenosēdēt, nekoncentrēties, pieauga pienākumu skaits, pieauga visu iespējamo darbu skaits, un kad es atradu savus atslēgas no mašīnas leduskapī, es laikam labi, ir jāaiziet un jādabū sev tas papīrs, un varbūt kaut kādi medikamenti arī pārmaiņas pēc. Jo parādās kaut kādas tādas, kaut kādi pienākumi, ar kuriem, tiešām jau mana neiroatipiska sistēma nevar tikt galā, piemēram, tur ir ļoti gara ambulatorisko kartiņu rakstīšana vai kaut kas, kur nav jārunā. Līdz ar to es mums arī izvēlos profesiju, kur man ir jārunā daudz vairāk nekā jāskatās. Es būtu ļoti slikts radiologs, pilnīgi noteikti, bet es izvēlējos to profesiju, kur es varu runāt ar cilvēkiem. Un, protams, tas arī ļauj kaut kādā mērā redzēt tās pusauģu meitenes, kuras ļoti bieži nonāk ar pilnīgi citām sūdzībām un dzirdēt kaut kādas tādas atslēgas frāzes, piemēram, viņi ir tik gudra, bet tik slinka, tā ir man mīļākā droši vien par tik gudra, bet tik slinka, jo tas ir kaut kas, ko es esmu dzirdējusi visu mūžu, tā kā tu tik ļoti daudz svari, kāpēc tu to nedari, tā kā tev ir tādas dotības, kāpēc tu to neizmanto. Un ja es dzirdu kaut ko tādu, tad man uzreiz tāds sarkanais karodziņš ieslēdzās un domāju, vajadzētu papētīt droši vien. Tā kā, par to psihiatriju, protams, man ģimene bija ļoti pret, jo mana māte arī ir ārste, un viņa vēl no padomju laikiem atcerēs, kas ir psihiatrija un kas viņu iebiedēja, un tā bija ļoti liela pretestība no maniem radiniekiem, ka nav tur jābūt kardiologam, profesoram kardiologam. Tas ir ārsts, kā psihiatrs, kas tas ir par ārstu. Bet toties šobrīd viņi ir ārkārtīgi priecīgi par mani izvēli, iespējams, viņi skatās šo translāciju, es nezinu, vai viņi izdevās pieslēgties.
Ja pieslēdzās, tad mamma čau. Tā kā saka, esmu televīzijā. Nu jā, bet es domāju, ka esmu savā vietā. Tas ir tā diezgan lepni, bet man liekas, ka jā, tas dod kaut ko. Tas ir forši. Es domāju, ka mums pietrūkst, un es tiešām ļoti ceru arī ar Nikitu. Es esmu runājis, viņš vienmēr ar tādu baigo lepnumu saka, pagaidiet, tūlīt nāks ārā jaunie psihiatri. Nu, tā kā tie ir manējie un atlasīties. Jā, man vismaz vienmēr, kad es klausos viņa lekcijas, man daudzas neskaidras lietas top skaidrs, un es tikai varu ļoti nožēlot par to, kāpēc mums psihopatoloģiju nepasniedz Nikita, bet pasniedz cits psihiatrs, kas varbūt nespēja tās lietas izstāstīt tā, kā es to pēc tam darīju jau pati maksājot par kursiem. Bet jā, paldies par iepazīstināšanu. Par meitenēm, ja mums sanāks laiks, es vēl labprāt gribēšu parunāt un arī par psihiatriju un to, kāpēc mums vēl joprojām varbūt ir tie uzskati par psihiatriju, jo viņi balstās vēl joprojām lielai daļai uz to, kas bija psihiatrija padomju laikos, vai ne, ka ar to biedēja, tu nonāksi psihenē, un ja tu nonāksi psihenē, vai ne, tad tev dzīve ir beigusies, papīri sabojāti un uzskaites un šī biedēšana, un ka šobrīd viss ir savādāk, un cilvēki vēl joprojām tam netic, un par to es arī gribēšu parunāt, un ceru, ka mums sanāks laiks. Par tavām UDHS apmācībām es saprotu, jo es arī sazinājos ar Karīnu, virsārste, vai ne, kas jums ir, viņa ir manas grāmatas atsauksmes rakstītāja, un arī viņas uzrunāju, ļoti ceru, ka nākamēnes ar viņu sanāks saruna. Un es viņai biju rakstījis, viņai nebija laika, un es jau biju tevi uzrunājis, un viņa man raksta, zini, kas, Dana, šomēnes man galīgi nav laika, bet es tev varu ieteikt riktīgi, superīgi psihiatri. Viņa tikko ir atgriezusies no apmācībām tieši UDHS diagnostikā, viņa man raksta tev vārdu, saka, paldies, Karīna, bet es jau Ilānu esmu uzrunājusi, un ar viņu man būs, un jā, ar Karīnu varbūt man ir citas lietas, ko es gribu parunāt, bet jā, apmācības, un mēs ar tevi nedaudz parunājam, tu teici, ka tas bija ļoti vērtīgi, ļoti apjomīgi, un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas mums Latvijā trūkst, jo es arī nereti kā klīniskais psihologs redzu, ka pie manīm nāk jau ar psihiatra nosūtījumu un varbūt lietām, kas vecākam ir pateiktas un kuras redzu, šitas neizklausās līdz galam profesionāli, jo es arī vairāk vai mazāk dzīvoju tajā UDHS pasaulē, un tad es dzirdu bieži tos arī tādus stigmatizētus vecākiem iestāstītus teikumus par to, kāpēc tas varētu vai nevarētu būt. Un man liekas, tā šitā nevar to izslēgt vai ieslēgt par to algoritmu, vai ne? Jo es zinu, ka ir izstrādāts algoritms UDHS diagnostikā bērniem, Nikita tur un ko, un es pat viņā šeit iemetu skatu, bet es nezinu, cik ļoti visi psihiatri, bērnu psihiatri šim seko līdzi, jo es pieļauju, ka tie, kas ir vecās skolas bērnu psihiatri vai specializējas bērnu psihiatrijā, viņi dara tā, kā viņi dara, vai ne, viņi tur paskatās, bišķiņ kaut ko pajautā, paprasa, diez vai viņi iet tādam tiešām cauri. Tāpēc, jā, apmācības, kā tev tur gāja, kas jauns, vai ir kaut kas specifisks, ko tu tur uzzināji papildus un ko zini, ka jau savā praksē izmantosi vai jau izmanto? Tā gluži nebija tā vienas dienas vai 2 dienu apmācība, tas bija noslēgums, jo tas kurs turpinājās 1,5 gadu. Un sanāk to taisa European College of Neuropsychopharmacology, tā ir viena no lielākām droši vien Eiropas organizācijām psihiatrijā, un pirms 2 gadiem viņi palaiduši 2 pilotu kursus, uz kuriem varēja pieteikties bezmaksas pret apmaiņu par feedbacku, jo turpmāk viņi laikam plāno par to ņemt naudu, bet toreiz, jā, viņi ņēma kaut kādas mērķa grupas, lai vienkārši tos kursus kā palaist un saprast, vai ir vai nav. Un sanāk, jā, tas 1,5 gada garumā mums bija vairākas lekcijas, Zoomā, man liekas, 3 semināri kaut kādi, un 2 reizes bija jābrauc klātienē pirms paša kongresa, ko rīko šī koledža uz klātienes apmācībām vai kolokvijiem, un kur bija arī klātienē vairākas prezentācijas. Un
pirms pabeigšanas bija jāraksta diezgan pamatīgi esē par visu, ko mēs tur gudru izdomājām ar pacientu analīzi. Un tad, jā, tas bija pēc būtības tas beigu posms. Un tā man ir droši vien tie kursi ir man iekšē uzvarē, jo no Latvijas pieteicās 2 cilvēki, es un Nikita, un paņēma mani. Es pateicu, nekas. Tas ir tāpēc, ka tu esi jau ļoti gudrs, un tāpēc to nav ko tev jāmācīt. Jā, bet viņš joprojām man to atcerās. Jā, sanāk, ka tas ir tāds kā pilot projekts, bet doma bija tāda, ka tas kurs saucās tā kā A Modern View of ADHD. Pēc būtības tur tika aicināt visi uz doto brīdi vadoši eksperti UDHS jomā pasaulē, un tur tēma pa tēmai mēs gājām cauri diagnostikai, kaut kādiem iemesliem, ģenētiskiem faktoriem, visu, kas var ietekmēt par ārstēšanas pieejām, jaunām, vecām, un respektīvi mēs apskatījām no 30 skatu punktiem semināru laikā to, kas var un kas nevar būt, un tā skaitā arī par diagnostikas pieejām. Tā kā tas ir tāds diezgan garš posms, bet man diezgan paveicās. Vispār Latvijā ir dzīvot ļoti izdevīgi, jo ļoti lielās organizācijās, kuri rīko kaut kādas vasaras skolas vai kursus vai apmaiņas, ļoti bieži, piemēram, ir viena vieta no valsts vai 2 vietas no valsts. Un tad, ja piesakās no Francijas 1200 cilvēku, un no Latvijas 2, tavs izies tikt ir diezgan paliels. Līdz ar to rezidentūras laikā es aizbraucu visur, kur es varēju aizbraukt, tikai uz tā pamata, ka tev visur ņem. Uzraksti motivācijas vēstuli, un tu vienkārši brauc, viss, kas tev jāizdara. Tāpēc, jā, dažreiz dzīvot mazā valstī ir diezgan liela priekšrocība. Tā kā... Forši, man ir prieks, jā, ka tu esi, jo Nikitam tiešām pietiek, man liekas, viņš ir visur, un viņa vārds tiek skandināts tik bieži, kad ir laiks kādam nedaudz noņemt viņam to stafeti, nenoņemt, bet jā, ļaut viņam darīt lielās lietas, varbūt, vai ne, un atdot to mazo vadību citiem cilvēkiem. Tā kā tu tagad esi, tev ir kaut kāds par to certifikāts, diploms, vai ne? Tu esi... Jā, man ir certifikāts, kur man ir iziets 2 gadu kursi par UDHS. Es varbūt zinu vairāk. Tas ir bērni līdz tādam... Tur nebija specifiski par bērniem, tur bija vispār tā kā cross the lifespan, tā kā sakot no zīdaiņiem, beidzot ar geriatriju, kur arī mēs būtu gadījumi. Un tad varbūt, iedvesmojoties no tā, ka tu biji tajās apmācībās, tu vari nedaudz ieskicēt, jo es ticu, ka šeit ir arī vairāk vecāku un noteikti vēl vairāk mūs klausīsies pēc tam, kā tādos lielos vilcienos vajadzētu izskatīties diagnostikai, UDHS diagnostikai. Jo katrs speciālists skatās uz to, kā vien grib vecākam, kuram nav ar ko pakonsultēties, viņš aiziet pie ārstu, ko tas ārsts tur dara, tad viņš tā kā uzticās un paļaujās, vai ne, un ja ārsts pēc 20 minūšu vizītes pasaka, ka jūs bērns nespirinās pietiekami stipru un nav vēl izērdījis manu kabinetu, tad nevajag, vai ne, jums nekādu diagnozi, ejat mājās un audziniet labāk to bērnu. Esmu dzirdējis dažādākus stāstus, un par to, ka kādai varbūt vajadzētu, protams, mēs saprotam, katrs ārsts un ne visi varbūt ir bijuši uz šiem kursiem un ne visiem, bet kādai vajadzētu plus mīnus izskatīties tai diagnostikai un kurā brīdī vecākam vajadzētu saprast, ok, šeit es labāk paprasīšu vēl vienu ārsta viedokli, jo šits tā izklausās bišķiņ šeidī. Kad, jā, varbūt, ka beigās ir tā diagnoze vai nav diagnoze, bet ļoti iespējams, ka tas algoritms vai tie soļi, kā pie tā nonāk, nav pietiekami pārliecinoši. Jo tas tomēr ir bērns, vai ne? Mēs tā kā spēlējamies ar bērna dzīvi, tāpēc neskatoties uz to, ka UDHS varbūt nav aklā zarna, kas var pārsprāgt, vai tās nav, nezinu, kaut kādas iekšējas orgānu sistēmas, tās ir mūsu smadzenes, vai ne? Un līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ir tikpat svarīgi. Un, ja mēs skatāmies, ka, piemēram, autiskā spektra gadījumā, mēs redzam, ka, ja mēs noķeram to bērnu pirmajos 24 mēnešos, tad ir ļoti, ļoti labi rādītāji viņa izaugsmē, ko mēs varam iedot, vai ne? Un jo vecāks tas bērns paliek, jo mazāk mēs varam darīt, vai jo lielāks pūlis ir jāpieliek, lai sasniegtu to pašu rezultātu. UDHS gadījumā 2 gadi noteikti nav tas slieksnis, kad mēs viņus noķeram, bet kā ir tur, kas tavā skatījumā ir tas pareizais vecums, kāds ir tas diagnostikas ceļš, jā?
Ir tā, ka tas droši vien skar ne tikai UDHS, bet vispār psihiatriju kā tādu, ka, diemžēl, psihiatrijā nav kaut kādu konkrētu fizisko mēramo lietu, ko mēs varam tagad paņemt tās analīzes, iebāzt mašīnā un tā tālāk. Līdz ar to mēs tik ļoti turamies pie kritērijiem, gan SSK, gan DSM, ko lieto ārzemēs, kuri ir diezgan līdzīgi pēc savas būtības. Lai diagnosticētu UDHS, to, ko es pilnīgi noteikti varu pateikt, nav nepieciešamas nekādas psihologa izpētes, nav nepieciešama encefalogramma, nav nepieciešama nekāda papildus testi. Ja jums priekšā ir ārsts, kurš vismaz pabeidzis 4 gadus rezidentūras un spēja vienkārši ar jums runāt, kopumā, kas ir nepieciešams laiks, tas ir stunda vismaz tai konsultācijai, un ļoti strukturēta anamnēzes ievākšana. Tas ir. Mums ir jābūt traucējumiem uzvedības, uzmanības, koncentrēšanas, kas skar vismaz 2 bērna funkcionēšanas jomas, kas ir skola, ārsta kabinets un mājas. Un ir jābūt kaut kādām sūdzībām un acīm redzamām pazīmēm vismaz tajās 2 vidēs. Ārstam kopā ar vecākiem ir ļoti uzmanīgi jāiziet cauri visām izpausmēm, visās vidēs, kādas ir raksturīgas pazīmes, piemēram, mācoties, strādājot, rotaļojoties attiecībās ar vienaudžiem, kā gāja agrīnā attīstībā, kurā brīdī vecāki saprata, ka kaut kādā veidā tas bērniņš atšķirās. Un soli pa solim iet cauri visām iespējamām sūdzībām. Diemžēl Latvijā tas nav validēts, bet pasaulē praksē ļoti daudz izmanto tādas saucamās strukturētās klīniskās intervijas, kas ir domātas konkrētām saslimšanām un konkrētām diagnozēm un vispār skrīningam. Un vienkārši soli pa soli uzdodot pacientu vecākiem, šādā vecumā, kā vecākiem, konkrēts jautājums. Pie tām vēlams arī nevis tā kā teikt priekšā, un vai jūsu bērns dara tā un tā, bet drīzāk, piemēram, iedomājamies tādu situāciju. Ko jūs bērns darītu? Kādus piemērus jūs varētu minēt? Un ar tādu tipu atvērtiem jautājumiem, nevis jā vai nē, ir iespējams iegūt daudz vērtīgāku informāciju, jo ļoti bieži arī ir diagnosticējot pacientus ar UDHS tieši ar, piemēram, skalām, mēs sastopamies ar to, ka vecāki nav spējīgi objektīvi izvērtēt bērnu, daļai tā, ka UDHS ir ļoti liela iedzimtība. Un 80%. Un tai ģenētika ir ļoti liela ietekme, un tiem vecākiem vismaz vienam no viņiem ar 80% varbūtību ir UDHS, kurš ir nediagnosticēts. Un tas, ko tas vecāks uzskata par normu, un kas viņam tajā izpratnē ir pilnīgi adekvāta un normāla uzvedība, visticamāk tomēr nav, un bērnam ir grūtības. Bet ņemot vērā, ka vecākiem ļoti bieži ir tādas pašas grūtības, ka bērniem, viņiem mēdz būt arī tie skaitļi skrīningos mazāk. Līdz ar to ļoti svarīgi ne tikai iedot anketu, bet to anketu var iedot ļoti labi. Tas ir ļoti labs starta punkts, un tagad mēs ejam kopā to anketu un ejam pa jautājumiem. Mums ir 18 jautājumi, un katram jautājumam mēs izrunājam kaut kādu konkrētu situāciju. Ir ļoti arī svarīgi uzzināt, vai bija kaut kādas saslimšanas ģimenes anamnēzē, vai kādam bija tur attīstības aizture, mācīšanas grūtības, kā gāja māmai, kā gāja tēvam, visiem iespējamiem punktiem, kas varētu būt saistīti ar iedzimtību. Arī, ja ir kaut kāds blakus saslimšanas, un mazums tur ir kaut kādas problēmas somatiskas, tur ar vairogciets arī, ka viņš ir nervos vai ar dzelzi vai vēl kaut ko. Jo psihiatri tomēr bišku vēl ir somatiski ārsti arī. Mēs atceramies, dažreiz mēs arī sūtam uz asins analīzām, ja mēs redzam, ka bērns tur bals un knapi kustās. Tā kā tai sarunai nav jābūt 5 minūtes, tai sarunai nav jābalstās tik un vienīgi uz vienas anketas, ko mēs dodam vecākiem, un kas ir vēl ļoti svarīgi, mums ir nepieciešama informācija arī no skolas. Tas ir vai raksturojums no klases audzinātā, vai tas pašas skalas, ko mēs dodam vismaz 2 tiem skolotājiem. Lai mums būtu informācija, kas pamato to, ka tas grūtības skar ne tikai mājas, bet arī skola, vai ne tikai skola, bet arī māja. Lai mēs varētu izslēgt, piemēram, ka tie ir kaut kādi uzvedības traucējumi ģimenes ietveros, vai tā vide, kas ir skolā, ietekmē to uzvedību, jo ir bulings, piemēram. Pēc ir ļoti svarīgi, lai tā uzvedība skartu ne tikai vienu vidi, jo tad mēs domājam arī par kaut kādām alternatīvām diagnozēm. Tā ir tā viena lieta. Uzreiz varbūt, diemžēl ir tā, ka Latvijā psihiatrs ļoti bieži ir pirmais speciālists, ko bērni redz.
Jo vispār jābūt pilnīgi otrādi. No sākuma ir skolas psihologs, sociālā pedagogs, pēc pedagoga, psihologi un vēlreiz psihologi, un pēc tam ir psihiatrs, kad vispārēji galīgi netiek galā. Bet, diemžēl, pie mums tas notiek pilnīgi otrādi. Un ļoti bieži, ka psihiatrs ir tas pirmais cilvēks, kurš to bērnu redz, un ne tikai ar UDHS, bet vispār ar jebkādu citu diagnozi. Un tad mēs sākam to no otrā gala sanāk. Un kaut vai mēs redzam viņu kā psihiatru, un būtu ļoti labi, ja jūs dabūtu psiholoģisko palīdzību sākumā pie jūsu vieglas trauksmes vai depresijas. Bet, ja, piemēram, cilvēks nevar atļauties to palīdzību saņemt privāti, tad valsts iestādē mums ir gaidīšanas rinda 2 gadi, 1 mēneši pie KBT terapeita, tad tu jau paliksi pilngadīgs, kamēr tu sagaidīs. Un ļoti bieži mēs esam spiesti sākt kaut kādu farmakoloģisko ārstēšanu, un ja mēs redzam, ka cilvēkam nav resursu vienkārši uz kaut kādu privāto sektoru palīdzību un sākt farmakoloģisko palīdzību tajos brīžos, kad, iespējams, viņam pieteiktu ar 4 konsekventiem mēnešiem KBT intensīvs. Bet, ja tu saproti, ka tā ģimene nevar atļauties to intensīvo KBT un sagaidīt rindu 2 gadus arī nav prātīgi, ļoti bieži arī ir tā, ka tā medikamentos terapija tiek uzsākta. Un tad ir stāsti par to, ka mēs barojam pusaužiem antidepresantus, kas īstenībā nē, mēs turamies līdz pēdējiem brīdim, līdz kamēr mēs saprotam, ka mūsu tā palīdzības iespējas ir izsmeltas. Tā kā tur tā ir tā viena sistēmas kļūda, ka mums pilnīgi otrādi. Mums tiem pacientiem jau ir teorētiski pēc labas prakses jau ir jābūt ar visiem raksturojumiem no skolas, ar visam skalām aizpildītām, ar visiem psiholoģiskiem testiem un tā tālāk. Un droši vien es vēl gribētu pieskarties psiholoģiskiem testiem, jo ļoti bieži es arī tajā UDHS grupā Facebookā redzu, ka ir jāaiziet pie neirologa, ir jāaiziet pie psihologa, lai aizpildītu kaut kādus testus. Nav neviena validēta psiholoģiskā testa, kas varētu jums pārliecinoši pateikt, vai tas ir UDHS vai nav. Vienkārši tādi neeksistē. Vienīgais tests, kas var relatīvi nedaudz palīdzēt, un ko es arī bieži izmantoju, ir intelekta izpēte. Kāpēc? Jo pirmkārt, ar lielāku varbūtību bērnam ir nepieciešami kaut kādi atbalsta pasākumi skolā, un mana mīļākā iestāde Valsts pedagoģiskā medicīniskā komisija vienmēr ļoti grib intelekta izpēti. Otrais, tas var būt kā diagnozi apstiprinošs izmeklējums tajā ziņā, ka intelektu, to brīnumaino ciparu 190, 110 mēs visi zinām, bet ko tas nozīmē? Intelekts pēc standardizētiem testiem sastāv no 4 daļām. Tā ir darba atmiņa, apstrādes ātrums, vizuāli telpiskās domāšanas spējas un verbāla izpratne. Un bērniem ar UDHS, izējot no viņu tās neirofizioloģijas, pārsvarā mēs redzēsim ļoti nevienmērīgu to profilu. Un gandrīz vai vienmēr mēs redzēsim, ka darba atmiņa ir bišķi vajāka un dažreiz arī apstrādes ātrums nekā visas pārējās daļas. Piemēram, ja tur dažreiz iet kopā ar disleksiju, verbāli izpratne arī. Un tas var būt kā apstiprinošs diagnoze, apstiprinošs izmeklējums vienīgais no visiem, pie tām tā ļoti pieskaroties, jo varbūt arī, ka tas intelekts nav skarts vispār. Bet jā, tā ir ļoti bieži tā aina. Es varbūt nedaudz pakomentēšu, jo izpētes ir tas, ko es tieši daru un ko man patīk darīt, un es nekad neveicu tikai intelekta izpētes, piedāvāju tikai pilno izpēti, jo manā skatījumā, tīrs intelekts neko nenozīmē, bet tas, ko es parasti no Vekslera iegūstu, viens ir tas, ko jūs sakat, un tas, ko tu saki, un es to tiešām redzu par to darba atmiņu un apstrādes ātrumu nevienmēr. Šodien man arī bija 2 bērni, un vienam bija izteikti darba atmiņa slikti, bet vienam fantastiski laba, bet ļoti liela hiperaktivitāte, bet viņš arī sev pašstimulē visu laiku. Un tas, ko es varu novērot tajā brīdī, tas intelekta tests man iedod nedaudz tādu skolas settingu viņam, jo kopumā ar pārtraukumiem, jo es tāju par pārtraukumus ik pa pusstundai 40 minūtēm tā kā skolā, un tad es varu redzēt gan to, kā viņš nogurst, gan ko viņš dara, lai viņš spētu šos uzdevumus izpildīt. Tāpēc gribētu teikt, ka priekš manīm tā novērojuma sadaļa ir daudz vērtīgāka nekā tie paši cipari, ko es no tā iegūstu. Jo, jā, bērniem ar UDHS būtībā ar intelektu lielākajā daļā gadījumu viss ir kārtībā. Bieži redzu arī uz apdāvinātības pusi daļ tā radošuma un tā, bet jā, priekš manīm, mums nav citu instrumentu, tieši tā kā tu saki, aptaujas un šobrīd Vekslers un ar cerību, ka tuvākajā 5 gadē Latvijas universitāte izdabūs cauri jaunu intelekta testu, jo šis ir morāli novecojis. Bet jā, tiešām nav ne asins analīzes, ne testi, kas var pateikt, līdz ar to aizejot pie psihologa un paprasot Veksleru, jums viņš nepateiks, vai bērnam ir vai nav UDHS, viņš var tikai norādīt uz kaut kādām grūtībām.
Jā, tāpēc, bieži vien mēs tik un tā sūtam, jo ir skolas, kas ir pretimnākošas, kam pietiek tikai ar vēstuli no psihiatra, ar lūgumu, ko es vienkārši iekupēju no 56. programmas un kopiju pēc vienkārši rekurs skolai lūdzu darīt šo un šo. Ja skola ir pretimnākoša, tad viss ir kārtībā. Ja viņi nav pretimnākoši, pēc MK noteikumiem izējot, viņiem nav jāņem vērā psihiatri ieteikumi. Es zinu, tāpēc es arī saku, bet viņiem tik un tā būs jāņem tas vērā, ja viņi izies savu medpēt komisiju. Jo šobrīd pēc MK noteikumiem, jebkurā skolā ir jārealizē atbalsta pasākumi. Līdz ar to, es vienmēr stāstu vecākiem ļoti atklāti saku, vai jūs varat sarunāt ar skolu, jo viņiem tik un tā tas būs jādara vai no tagad, vai no pēc 3 mēnešiem, kad mēs iziesim šo komisiju. Ja viņiem pietiek ar manu papīru, ideāli, ja nepietiek, ejam un taisam. Jā. Gribēju vēl nedaudz par sarkanajiem karogiem vecākiem parunāt, jo es īstenībā šādi tad vēroju tendenci, kur arī pie manīm atnāk vecāki no psihiatra, un viņi grib veikt izpēti, un tad viņi man saka, ka bērns jau lieto medikamentus, metilfenidātu, un saku, tad jau viņš ir diagnosticēts. Un es vairākas reizes esmu šo saskārusies, ka man saka, nē, mums ārsts izrakstīja ar domu, ja palīdz, tad būs. Tad ir UDHS. No vienas puses, es varu piekrist godīgi tam, ka tas ir ļoti labs diagnostiskais tests, bet otrais nekad nevajag to darīt. Jo, tiešām, ja ir UDHS, tad vai bērns nepamana, vai viņam palīdz, vai ja viņam nav, tad viņam būs trauksme, sirdskalvas caurēja un viss iespējams blaknes, ko var dabūt no stimulanti, ja tu lieto stimulantu. Tāpēc pilnīgi noteikti nevajag ar to riskēt un mēģināt tādā veidā to darīt. Bet par sarkaniem karogiem, drīzāk, klasiskā populācija, ko mēs redzam, mums ir iepriekš tā bija vienmēr 1. klase, kad sarkanie karogi, ka mums ir 101 pieraksts no skolotāja pusauģu puišu gadījumā, tas drīzāk jāskar uzvedību, bet ja mēs runājam par meitenēm, tad aizmirsa kladi, nepaņēma līdzi sporta formu, atstāja jaku ģertuvē un tādas tam līdzīgas piezīmes, ko var dabūt, piemēram, ja ir neuzmanīgais tips. Ko ļoti, ļoti, ļoti bieži īpaši mūsu populācijā mēs palaižam garām, pilnīgi noteikti. Parasti, šobrīd skola ir tas droši vien objektīvākais veids, kā mēs varam saprast, ka kaut kas nav tā, ka tam jābūt. Jo mājās ir tīpaši tas vienīgais bērns, mēs gluži, un pirmais bērns, mēs nezinām, kā ir jābūt, kā ir pareizi. Un ja pie tām 1 vai 2 vecākiem ir UDHS, mēs zinām, ka mēs tā visu mūžu nodzīvējam, mēs tādi paši bijām, normāls bērns. Un tā starpība un tās atšķirības tiek pamanītas tik un vienīgi jau aizējot uz skolu. Un šobrīd mums ir tas obligātais sagatavošanas gads bērnu dārzā pēdējais, kur viņiem jau liek kaut ko darīt, kur jau ir kaut kādi uzdevumi, kad jāsēž pie galda, kur nav tikai rotaļas. Un ja iepriekš tas vidējais vecums bija tie 7, 8, tad šobrīd jau droši vien 6, 7, 5, 7, kad jau dārziņā tiek kaut kas darīts tā strukturēti, un tad jau tajā brīdī var pamanīt, ka nevar tas bērns nosēdēt. Un bieži ir tā, ka bērni ar UDHS nevar paši sev izklētēt. Tā kā viņiem konstanti vajag kaut kādu to ārējo stimulāciju, ārējo struktūru, viņi nevar spēlēties paši ar sevi, tur sēdēt. Ja viņiem ir hiperfokus uz Lego, piemēram, viņi var tur nosēdēt 5 stundas, bet tā kopumā tas rotaļlietas tiek pirktas un pamestas, zaudētas, un tas, kas interesē šodien ļoti, 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 rīt visticamāk būs uz plaukta un nekas nekad vairs netiks izņemts. Tā kā tas droši vien ir tas, kam būtu jāpievērš uzmanību šajā gadījumā. Gribēju, es domāju, lai mums sanāk tiešām laiks pieskarties, to arī minēja, vai ne, par psihiatriju, un es zinu, ka daudzi arī vecāki, ko es šeit dzirdu, kad viņi iet nevis pie psihiatra, bet pie neirologa, un tad, vai arī, kad atnāk pie manīm, un uztaisu izpēti un atzinumā rakstu tā kā konsultācija ar bērnu psihiatru, jo šo es esmu izrunājusi gan ar neirologiem, gan ar psihiatriem, un arī neirologi ir viensprātis, ka viņi labprātāk gribētu, lai bērns iet sākumā pie psihiatra, un ja vajag, tad psihiatrs viņus sūta pie neirologa, bet es redzu, ka vecākiem ir šis, neirologs tas neizklausās tik traki, vai ne, vēl gan mans bērns ir traks, vai viņam tur kaut kas nav kārtībā ar smadzenēm,
un tad tomēr iet pie tā neirologa, un tāpēc es gribēju, varbūt, jo es šo zinu, bet es pieļauju, ka daudzi vecāki vēl joprojām šo nezin vai klausās nepareizu informāciju. Mums kādu laiku atpakaļ bija arī saruna ar Lindu Rubeni, psihiatri, gan par pieaugušo lietām vairāk, bet arī viņai mēs jautājām šo jautājumu, un arī viņi mēģināja šo normalizēt, bet es domāju, ka šis ir vērts katru reizi apstiprināt, lai tā, kā saka, pareizā un pozitīvā informācija iet uz āru par to, kad nu jā, tu droši vien labāk varēsi pastāstīt par to, kas ir tas psihiatrijas reģistrs, un vai bērnam, ja viņam ir UDHS diagnoze, viņš nekad nevarēs darīt kaut kādas noteiktas profesijas, vai viņš nevarēs saņemt tiesības, un vecāki negrib iet pie psihiatra, jo tik līdz tu spēr it sevišķi valsts, vai ne pie privātā vēl, jā, bet valsts iestādē spēr savu kāju psihiatra kabinetā, tad tu esi nonācis maģiskā kaut kādā reģistrā, un tas ir uz mūžu, tas ir kā zīmogs, kāds ietuvējums, kas tā iet tāds, un to nekad nevar noņemt. Tā kā nedaudz par šo mēģinam normalizēt. Psihiatrija, psihiatrs ir ārsts, vai ne, no Grieķijas? Jā, psihiatrs ir ārsts. Reģistrs pazuda 1991. gadā. Ir reģistrs ar visām saslimšanām. Tas saucās SPKC. Tur nonāk visi pacienti ar visām iespējamām saslimšanām, tā skaitā psihiatriskām. No turienes nepieciešamības gadījumā var pieprasīt informāciju, bet tur nonāks informācija arī par jūsu iesnām, par jūsu lausto kāju, par visu. Tas ir tikai un vienīgi statistikas pēc, un informācija no turienes ir dabūt ļoti grūti, vai nu tas ir pētījumiem ar šifrētiem pacientiem, vai nu tas ir, ja es, piemēram, gribu būt par pilotu vai dabūt savu piekļuvu valsts noslēpumu, skaidrs, ka jūs pārbaudīs. Ja mēs runājam par bērnu slimnīcu, tad bērnu slimnīca nesūta nekādus datus uz reģistru. Bērnu psihiatrijas centrs nenodot informāciju par pacientiem uz e-veselību vai uz reģistriem. Pieaugušo psihiatrijā tas ir bijuši citādi, bet tik un tā tam reģistram, kas eksistē, ir pieeja tik un vienīgi tiem cilvēkiem, kuri dot atļaujas ieročiem, kuri skatās ar visiem maniem minētiem, tur ar pilotiem un valsts ierēģiem. Šobrīd, lai nedotu tiesības, ir jāizdara daudz vairāk nekā dabūt savu depresiju vai UDHS. Un bērnos, ja ir kaut kāda diagnoze noteikta bērnu slimnīcā, tā arī paliks bērnu slimnīcā. Tas, piemēram, kaut kādi organi, policija vai vēl kaut kas var pieprasīt, bet tas ir caur tiesu, un pie mums sūta pieprasījumu, un mēs tad formējam oficiālu atbildi, ar ko, kad un kāpēc cilvēks ir ārstējies. Bet tā nav publiski pieejama informācija ne jūsu darbdevējiem, ne arī autovadītāju komisija, vai jums bija UDHS vai ne, un vai jūs varēsiet pēc tam dabūt tās tiesības. Diemžēl tā ir tā melnā slava, ar ko mēs dzīvosim vēl pilnīgi noteikti kādu laiku, un no tā ir ļoti grūti tikt vaļā. Un arī par to pašu vārdu psihiatrs, es droši vien šeit būšu pilnīgi pretējā galā, jo man neliekas, ka ja mēs nosauksim kaut ko par psihiskās veselības centru, nevis par psihiatrijas, mēs darām kaut ko lietas labā. Jo mēs nesaucam gastroenterologus par zārnu ārstiem, mēs nesaucam kardiologus par sirdžu ārstiem, bet tikko mēs pieskaramies pie vārda psihiatriem, mums uzreiz ir tās, mēs tagad nosauksim šo par psihisko veselības un kaut ko atkarību speciālistu un narkologu, tad viss būs rozaini pugaini. Ir jāsaprot, ka mēs nodarbojamies arī ar konkrētu organu, mēs nodarbojamies ar smadzenēm. Un psihiskās saslimšanas nav gluži dvēseles saslimšanas, tas pilnīgi noteiktas, izmērams konkrētas pārmaiņas mūsu smadzenēs, vai to, kā tur šūniņas apmaina savā starpā ar informāciju, vai ar tām vielām, kuras palīdz ar to informāciju apmainīties. Tas ir kaut kas, ko mēs varam izmērīt, tas ir kaut kas, ko mēs varam redzēt speciālās lielās iekārtās un vizualizēt un skatīties dinamikā. Līdz ar to tas nav, ka mums šeit kaut kāda sirds sāpe un mēs izdarsim laimes tableti. Tā gluži nav. Un man liekas, ka jo vairāk mēs runāsim tieši par to, ka psihiatrija ir tāda pati kliniskā specialitāte, kā vispārējais, tas iespējams būs bišķi labāk nekā, ka mēs mēģināsim slēpties aiz jauniem galveniem nosaukumiem. Jā, noteikti. Un tāpēc arī man, es vēlos runāt ne tikai ar vienu, bet varbūt vairākiem psihiatriem, gan bērnu, gan ar pieaugušo, lai vēlreiz un vēlreiz šo uzsvērtu un normalizētu šo lauciņu, ka tieši tā, ja mums sāp zobs, tad mēs ejam pie zobārsta, nevis pie higienista, piemēram, vai ne, bet mēs ejam pie zobārsta, vai jā, ar to domu, ka tad, ja mums ir
piemēram, neirālās attīstības traucējumi, vai ne, kas it kā skan neirāls, skan kaut kas pēc neirologa, vai ne, un iespējams arī tāpēc, bet zinu, ka, vismaz Nikita tajā savā jaunajā SSK tulkojumā, tas, ko viņš priekš sevīm ir iztulkojis, tad viņš nesaka neirālās attīstības, psihiskās attīstības traucējumi, laikam tieši tāpēc, lai novirzītu pie psihiatriem, nevis pie neirologiem, varbūt, ka tā arī ir atbildi, ko vajadzētu arī SSK tulkotājiem iesūtīt, vai ne? Tad varbūt tas algoritms bišķiņ pamainītos. Jā, tā kā normalizēt, ka psihiatrs ir ārsts, tāds pats kā ārsts kā citi ārsti, un kad, jā, tad, ja mums ir problēmas šajā jomā, tad tur arī ir jāvēršās, un galvenais, jā, kad nav to reģistru, jo šo es patiešām arī tajā pašā Facebook vecāku atbalstu čatiņā ik pa laikam redzu, kad, jā, kad ja ies valstī labāk neņemt tos valsts apmaksātos medikamentus, ja tu trāpi tur tajā koncīlijā, tad tur ir nāve, viss bērnam, visa nākotne sabojāta, nekādās ģimnāzijās vairs netiks un universitātēs neuzņems. Tā, ka šis patiešām nenotiek. Nav arī nekādu ierobežojumu, ne? Vismaz katrā gadījumā es zinu, ka tad, ja tur ir šizofrēnija un tādas lietas, vai ne, to mēs kontrolējam, tas ir patiešām tādai mūsu drošībai, bet cik es zinu, tad UDHS nav ierobežojums valsts noslēpumam. Par valsts noslēpumu es neesmu, man nav tādas informācijas. Tu nav pielaidis. Ja es fantazētu, es pateiktu, ka pilnīgi noteikti nē, jo tā ir nervu sistēmas attīstības veids, tā kā tas neietekmē mūsu to tik ļoti. Jā, Latvijā nezinu, vai nekā tur to tulko, bet katrā gadījumā, jā, iespējams, ka tas varētu kaut kā konkurenti varētu šo izmantot, tad, ja jūs gribētu kļūt par ministru prezidentu vai valsts prezidentu, es nezinu. Tas varētu kaut kā apgrūtināt. Jā, mēs jau kādu brītiņu runājam un zinu, ka droši vien, ka daudzi vecāki gaida arī sarunu par medikamentiem, jo psihiatri ir vieni no tiem speciālistiem, kuri izraksta medikamentus, un šis mīts ap medikamentiem un tīpaši ap UDHS medikamentiem arī ir droši vien tikpat milzīgs kā psihiatrija kopumā, ka tas ir, gan jau, ka tas dzirdējis visu kaut ko vai ne, un ļoti slikti, un viss ir slikti, un ak, Dievs, tikai ne medikamenti, un mēs cīnīsimies līdz pēdējiem, lai bērnam nebūtu medikamenti, neskatoties to, ka pašvērtējums un attiecības ir aizgājušas, un bērna izglītība ir aizgājusi pilnīgā ūkā, bet mēs medikamentus nelietosim, jo tas ir viss ļoti slikti. Vismaz tā informācija, ko es lasu, ir par to, ka UDHS stimulanti, metilfenidāts un amfetamīni ir tie, kas ir vispētītākie psihiatrijas medikamenti pasaulē uz doto brīdi. Tātad mēs par viņiem zinām daudz vairāk nekā par jebkuru citu medikamentu. Bet varbūt kāda ir tava nostāja, vai pie tevīm ir viegli tikt pie medikamentiem? Ja mēs nesaukšu vārdos firmas, jo es saprotu, ka tā sanāk kaut kāda reklāma, un mēs vienmēr cenšamies no tā izvairīties, bet Latvijā ir ļoti viegli, jo mums ir būtībā vieni medikamenti. Es pieļauju, ka vecāki zina, par kuriem mēs runājam, viņi sākās tieši ar tādu pašu burtu vai nekā metilfenidāts. Un jā, bet kā tu to saredzi no sava skatu punktā? Jo es, protams, es kā psihologs, es šo nenoliedzu, es nesaku, ka tas ir pirmā, es vienmēr saku, sākam ar vidi, ja mēs nevaram ar vidi, tad mēģinam, tā kā palīdzēt bērnam, bet es zinu, ka ir daži gadījumi, kur man arī vecāki saka, mums tā uzlabojās attiecības, es beidzot ieraudzīju savu bērnu, mēs beidzot pavadam laiku kopā, mēs beidzot braucam atvaļinājumā un priecājamies, vai ne, nevis ar šausmām gaidam katru sestdienu, svētdienu, kad man liekas, kāpēc mēs paši sev nosakam to, ka bērns ieņem to slikto lomu, ka mēs kā vecāki ieņemam to slikto lomu kaut kāda iemesla dēļ, kad jā, tas noteikti nav kaut kas tāds, ko nosodīt, bet šo bieži es redzu, vai ne, kā tu zāļo savu bērnu un kas notiek. Tavs, Ilena, skatījums šajā sāpju jautājumā. Mēs citus pateikšu, ka pēc mūsu, kas tā bija par sarunu, par ko mēs runājām, mums bija arī kaut kāda saruna
Pēc mūsu radio sarunas, kad es, Nikita un UDHS biedrības Sandra, mēs bijām uzaicināti uz radio, mēs runājām, mēs medikamentiem tā garām ejot pieskārāmies, un tad bija viena fronte, kas teica, protams, tikai nozāļosim tos bērnus, un kas tas tāds vispār ir, normāli bērni, tagad viņus sabarost ar narkotikām, un tad UDHS biedrība saņēma arī tādu bargu vēstuli no vienas mammas par to, kad kas tas tāds vispār ir, kāpēc jūs tik maz runājat par medikamentiem. Medikamenti ir vienīgā lieta, ko bērniem ar UDHS vispār vajag dot, un kāpēc Latvijā šis par šo tik maz runā, un tas ir ārprāts, ārzemēs tikai medikamenti un medikamenti. Tāpēc normalizēšu to bišķiņē. Labi. Protams, ļoti kuteklīgi tām, bet kad es lemju par to, vai ir jādod vai nav jādod bērnu medikaments, es nekad nepieņēmu kaut kādu vienpersonisko lēmumu. Tas ir kopīgs pasākums kopā ar vecākiem, jo es šo bērnu redzu uz pirmo stundu savā dzīvē, bet viņi dzīvo šo bērnu jau gadiem ilgi un saprot, vai kā tur ir. Tas, kas jāņem vērā kā pirmo punktu, nav skalas, nav interviju rezultāti, bet vai bērnam ir disfunkcija. Vai bērns ir spējīgs pamācīties, tas ir viens, bet arī uzturēt kaut kādas starppersonu attiecības ar vienaudžiem. Jo tas arī ir kaut kas, ko mēs baigi tā neņemam vērā, jo mēs tā esam ļoti nokoncentrējušies uz mācībām, ka mēs nesaprotam, ka mācības ir, sekundārais punkts tajā skolā, un pirmajā vietā stāv attiecības ar tiem vienaudžiem un tās saiknes, kas veidojas, un sociāla kaut kādā, mēs esam sociāli dzīvnieki, mums ir jābūt mūsu baram, mēs esam vienas sugas, un mums kaut kādā veidā tas attiecības jāveido, un bērniem ar UDHS varbūt viņam ir ļoti viegli tas attiecības uzsākt, bet ļoti bieži viņam ir ļoti grūti tās uzturēt, jo tas prasa kaut kādu ieguldību, ko bērni ar UDHS īsti nevar iedot tajā brīdī. Tā ir pirmā problēma. Otrā problēma, ja ir kaut kāda paaugstināta impulsivitāte, tad tas var novest vai līdz tām, kā bērnu bulingo vai kad viņš bulingo, un tas var strādāt abos galos, un kā ir tāds labs teiciens, es nezinu, kā to latviski pārtulkot, tā kā no sākuma tu strādā uz sekmju grāmatiņu, un pēc tam sekmju grāmatiņu strādā uz tevi. Tā kā, ja bērnam jau no 1., 2., 3. klase ir iegājis tā, ka, ja kaut kas noticis, tad Pēteris ir vainīgs, tad pat 5. klasē kaut kas cits notiks, Pēteris tik un tā būs vainīgs. Un mainīt to redzējumu no klases puses, no skolotāja puses ir ļoti, ļoti grūti. Un tur sākās skolas maiņas, tur sākās kaut kāda maimācības un vispārējais briesmīgas lietas, kuram es pat negribu pieskarties. Un mums ir jāsaprot, ka tai disfunkcija nav jābūt tikai tajā mācību jomā, jo bērniem ir ļoti svarīgi būt arī ar citiem bērniem un justies, ka viņi ir iekļauti tajā kolektīvā sabiedrībā un tā tālāk. Un tas arī ir diezgan liels iemesls, kāpēc var sākt to medikamentozo terapiju. Bet, protams, jā, tas jebkurām rekomendācijām ir tikai rekomendāciju raksturs, kas ir, mēs varam teikt, ok, šajā gadījumā man liekas, ka būtu liederīgi sākt tādu un tādu medikamentu, izskaidrojot blakus parādības, ieskaidrojot tur kāda sekas un kāpēc tieši un kā tas medikaments strādā. Jo, kad tu minēji, jā, tas medikaments, man liekas, tika reģistrēts UDHS 60. gados, kas nozīmē, ka viņiem jau ir pāri 60 gadiem, jau ir izaugušas un nomirušas paudzes, kas šo medikamentu lietoja, un tas skaitās viens no efektīvākajiem ne tikai psihiatrijā, bet vispār medicīnā, jo viņš strādā tieši uz to, kas smadzenēs strādā slikti. Ja tā ļoti lielos vilcienos, tad mums ir dopamīns, kurš atbild par atalgojumu. Dopamīns neizdalās tā, ka viņam vajadzētu izdalīties, nevadās tā, kā vajadzētu, un burtiski, ko dara tas viens specifiskais stimulants, viņš paaugstina dopamīnu tajos reģionos, kur viņa trūkst, paaugstina noradrenalīnu, kur viņa trūkst. Tas ļauj bērnus kaut kādu brīdi sevi labāk kontrolēt, labāk koncentrēties un darīt visas nepieciešamas lietas. Un vispār medicīna diezgan maz medikamentu, kur strādā tādā tiešā veidā uz nervu sistēmu. Un, protams, ka jau jebkuram medikamentam, ja ir efekts, tad ir blakus efekts, kas, manuprāt, medikamentu gadījumā ir diezgan maz izteikts salīdzinot ar visiem pārējiem mūsu tām zālēm, jo, kā es teicu, jā, viņš kompensē mums to, kas bišku pieklibotot tajā brīdī. Protams, ka jebkuram medikamentam ir kontraindikācijas, jebkuram medikamentam ir blaknes, bet tā panesamība ir fantastiska. Tieši, ja mēs runājam par UDHS, pēc bērnu psihiatri ļoti mīl ārstēt bērnus ar UDHS, jo pēc tam vecāki nāk un saka, viena tablete, viss notikās.
Protams, ja to var kaut kādā veidā, ja bērns labi funkcionē, ja bērnam ir draugi, labi, viņš tur saņem vienu savu piezīmi nedēļā par to, ka viņš kaut ko aizmirsa. Un, ja dotajā brīdī vecākiem ir bažas, Dievs ar viņu, ja viņam tā funkcionēšana nav traucēta, tad ok. Protams, ir diezgan jau liela pētījuma bāze par to, ja cilvēkiem, bērniem sākt agrīni dot stimulantu grupas medikamentus un viņi ilgtermiņa lietot, tad tie iznākumi pieaugušo vecumā ir labākie gan attiecības ziņā, gan izglītības ziņā, jo ir jāsaprot, ka uz medikamentu fonu viņi nevar tikai nokoncentrēties, bet viņi mācās mācīties, kas ir, viņi var saprast, kā tas ir būt tam nabaga neirotipiskam bērnam, kā tas ir sēdēt un klausīties, un tas arī dod kaut kādu ieskatu un startu arī tālākai izglītībai. Un, ja salīdzināt, jau tika salīdzināts vairākas reizes tas pacientu grupas, kuram tika dota medikamentu un netika, un augstākas izglītības ziņā un vispār eksāmenu atzīmes ziņā, protams, tie rezultāti ir augstāki arī starp tiem, kuri lieto to medikamentozo terapiju. Es nezinu, vai jums šim arī pieskārāties apmācībās ir bijuši pāris pētījumi, kurus esmu lasījusi, ka lietojot ilgstoši arī bērnībā UDHS medikamentus var novērot, es negribu samalot, man liekas, smadzeņu baltās masas to pieaugumu. Var, bet tur ir tāda lieta, ka, ja mēs paņemsim bērnus līdz 12 gadiem un izmērīsim viņam visus tur smadzeņu daļas un apjomu un tā tālāk, mēs redzēsim starpību. Jo bērniem līdz 12 gadiem pie UDHS parasti tas smadzeņu apjoms un pelēkas vielas apjoms ir mazāki. Bet, ja mēs skatāmies jau pusauģus un pieaugušos kopumā, tās starpības gandrīz vai ka nav, vai nav vispār atkarībā no tā analīzes, jo smadzenes aug un attīstās, un UDHS ārstē laiks, un tās lielākā daļa no tām grūtībām arī pazūd uz to brīdi, kad smadzenes nobriest līdz galam. Tas nenozīmē, ka viņi nepazūd, tas nenozīmē, ka vairs nav UDHS, jo smadzenes attīstījās un izauga pēc UDHS tā ceļa. Bet vienkārši tas grūtības un īpatnības smadzenēm vairs netraucē ikdienas dzīvē. Un tā skaitā arī smadzenes nobriest un palīdz. Bet jā, uz medikamentu fona tie neirālie ceļi ļoti veiksmīgi arī attīstās salīdzinājumā, ja ar to neārstās. Jā, jo jūs vienmēr arī vecākiem uzsver to, ka arī tie, kas ir ļoti, ļoti par medikamentiem, saka, jā, medikamenti forši palīdzēs, bet jāsaprot, ka viņi ir simptomātiski, vai ne, viņi nemāca bērnam nevienas prasmes, nemāca bērnam nevienu adaptīvu uzvedību, ko mēs no viņa sagaidām, jā, viņi palīdz viņam kontrolēt savu uzvedību vai savas emocijas labāk, bet tajā brīdī, kad beidzās medikamenti, beidzās arī viņa šī superspēja apvaldīt savas emocijas un savu uzvedību. Un tad ir svarīgi, varbūt, kā mēs to laiku izmantojam, vai ne, lai viņam mācīt, varbūt tās prasmes, kamēr viņš ir spējīgs viņas apgūt, jo patīks teiciens par to, ka UDHS nav par zināšanu, tas ir par darīšanu. Šie bērni zina noteikumus 100 reizes labāk nekā vispārējie bērni, viņus ir dzirdējuši, redzējuši, vizualizējuši, uz visām sienām sakarināti, viņi ļoti labi visus noteikumus zina. Tajā brīdī, kad ir jādara, vai ne, tā impulsivitāte ņem virsroku, un tas ir tas brīdis, kad medikamenti palīdz. Viņi palīdz apstādināt to amigdalu, vai ne, un pieslēdz priekšējo pieredzēju bišķiņā ātrāk, kas ir atbildība par tām vadības funkcijām. Runājot vēl par medikamentiem, metilfenidāts vai stimulanti, tad, ja viņi darbojās šim bērnam, viņi ir ļoti efektīvi, bet viņi nedarbojās 100% visiem bērniem. Vai arī tās blaknes, kā saka, es vienmēr saku, pie medikamentiem ir jāsaprot, un tas, ko es vecākiem arī saku, tiem, kur ir nobijušies, vienmēr saku, tie nav medikamenti, kas būtu jālieto 3 mēnešus, lai saprastu, vai būs iedarbība. Vai ne? Jums vienmēr ir iespēja vienoties ar ārstu, ka jūs pamēģināt, un ja jums nepatīk kāds bērns pēc šī ir, vai ne, jūs vienkārši pārtraucat, jums nav jālieto gadiem un jāpiedzīvo, nezinu, blaknes. Un par tiem, kam nedarbojās, vai par tiem, kam varbūt tās blaknes ir lielākas kā tas saredzamais ieguvums, Latvijā reģistrēto zāļu reģistrā, es zinu, ka īsti alternatīvu man nav, bet vismaz es esmu dzirdējusi, tā kā mēs esam Eiropas Savienība, vai ne, ka mums ir iespējas, protams, tas ir daudz dārgāk, jo medikamenti kaut kādā mērā ir kompensējumi no valsts, tad, ja tur ir tā lielā vai ne, tā paka,
kā ir ar šīm alternatīvām, cik viegli vai grūti no mūsu psihiatriem vai no jums bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ir tikt pie alternatīviem medikamentiem? Zinu, ka man viena māma mēģināja tikt pie citiem, tad viņa teica, man jāpierunā savu psihiatra, un tad es īsti nesaprotu, ja bērnam nav līdz galam, kā šis darbojās. Jo es dzirdu arī šo čatā, kad ļoti bieži ir, vai ne, mums ir tik liels slikti, mēs nevaram šo lietot, un tad ir vai nu šis, vai nu nekas, vai tomēr mums ir kaut kāda alternatīva. Precīzi šodien es izrakstīju alternatīvo medikamentu. Kopumā ir divas opcijas. Ja pat Latvijā, ja skatīties visas iespējamas vadlīnijas, mēs ejam soli pa soli. Pirmais solis, un tas arī skar, ja bērns ir pirms 6 gadiem, un ja stimulants nevar vēl nozīmēt. Tā ir bišķi cita grupa, bet kopumā. Otrais medikaments, izvēles medikaments saucās atomokstīns. Viņš ir vienīgais savā grupā, tāpēc es varu droši saukt viņu vārdā, alternatīva nekāda nav. Viņš gan nav Latvijas zaļa reģistrā, bet viņu var sūtīt caur Saules aptieku, un viņš arī ir pieejams. Tieši šodien 3 paciņas tur vēl bija, kad zvanīja. Viņš strādā bišķi citādi nekā stimulanti, kaut vai ļoti līdzīgi, vairāk nevis tiešā veidā uz to dopamīnu viņu paceļot, bet caur citu hormonu, noradrenalīnu, un tad mums paceļās arī dopamīns sarežģītos neurofizioloģiskos ceļos. Atšķirībā no stimulantiem, tas ir līdzīgi kā antidepresantu ir jālieto pastāvīgi, kas ir tas efekts neparādās uzreiz, bet pēc kādām 2 nedēļām, un tas medikaments, kas jālieto tā kā regulāri dienā, bet toties šī medikamenta gadījumā tas efekts saglabājas nevis tur uz 8 stundām, kamēr tie medikamenti strādā, bet gan tas ir pastāvīgs pasākums. Jā, tas ir dārgs, cenā salīdzināms droši vien ar ilgstošas darbības stimulantiem, kuri mūsu valstī ir kompensēti, bet viņš savukārt nav kompensējums. Cik es zinu, Bērnu slimnīcas fonds var to kompensēt, ja rakstīt kaut kādu individuālu pieprasījumu, tad Bērnu slimnīcas fonds mēs to kompensēt. Bet mums ir tiešām diezgan maz pacientu, kuri šo medikamentu lieto. Un vēl viena alternatīva, kas ir alfa-2 agonisti, kas pieaugušu cilvēkiem ir lietojami pie hipertensīvām krīzēm. Ja ir superaugsts spiediens, tad mēs iedodam medikamentu, un tad spiediens ir mazāks. Bērnu gadījumā, protams, pilnīgi citās devās. Tie tiek lietoti pie uzvedības traucējumiem, pie UDHS, gan strādā lielākoties ar hiperaktivitāti, impulsivitāti, diži neko nedarot ar uzmanību, un ja tā ir galvenā grūtība, tad, tas mums baigi neko arī nedos. Bet, ja tiešām tie ir kaut kādi izteikti uzvedības traucējumi, tad to var arī mēģināt. Un arī mēs dodam, piemēram, ja ir kaut kādas blakus saslimšanas, ja ir tiki, ko stimulanti var palielināt turets vai trauksme, tad arī tas ir tas izvēles medikaments. To droši vien mēs nozīmējam bišku biežāk, jo blaknes, kā tiki, piemēram, pie UDHS, mēs parādīties, ja uzsāk to terapiju ar stimulantiem. Un tad tā ir tā otrā opcija. Diemžēl Latvijā nav tas formas, kas bija domāts bērniem, kas ir ilgstošas darbības forma. Līdz ar to tur ir jābūt ļoti līdzjūtīgiem vecākiem, kur tiešām 3 reizes dienā tam bērnam tas zāles dos. Tāpēc tas ir arī ļoti vienmēr svarīgi izvērtēt to līdzjūtību vecākiem un ģimenei. Tā kā opcijas ir farmakoloģiskās, bet bieži nesanāk lietot, bet ir. Kaut kādas, minimāli ir. Tad uzreiz, ja mēs šobrīd pie medikamentiem, to es arī šodien veicot izpēti dzirdēju no mammas, bet esmu dzirdējusi tiešām vairāk kārt, esmu redzējusi arī Facebookā tajā pašā vecāku UDHS čatiņā, ka ar šo dalās vai nu ģimenes ārsts vai neirologs, bet gan jau arī, ka psihiatrs bērnam izraksta nofenu. Un viss beidzās slikti, visbiežāk. Kad rezultāts nav galīgi sagaidāmais, un es šo arī neatminos redzējusi kādreiz UDHS. Arī būtībā tā kā mēģinot nomierināt bērnu, vai ne, bet jā, saprotu, ka UDHS smadzenes strādā bišķiņ savādāk nekā parastās smadzenes, tad tas nofens dara bišķiņ citu. Varbūt tu vari nedaudz par šo izskaidrot, arī runājot par speciālistu, varbūt tiem sarkanajiem karogiem, jo es tai mammai šodien teicu, nelieto. Lūdzu, nelieto, aizēj pie, jo viņai ģimenes ārsts izrakstīja, un es domāju, nē, lai bērnu nomierinātu vai ne, un tad
pieraksties pie psihiatra, būs tev atzinums, aizejiet, izrunājāt tās lietas, vai ne, ka nofenu nevajag lietot. Bet es neesmu psihiatrs, varbūt man teiksi, ka nē, nofenu vajag lietot. Vai ja nevajag... Nofenu psihiatri lieto pilnīgi citām problēmām. Un nofens daudziem bērniem tīri labi palīdz, bet ar citām grūtībām. Nofens vispār Latvijā tiek reģistrēta bērnu populācija tik un vienīgi tikiem. Īslaicīgai lietošanai līdz dažiem mēnešiem, un tā ir vienīga nofena indikācija, kur šobrīd ir reģistrēta Latvijā. Problēma ar nofenu ir tāda, ka vispār tas medikaments, tā viela fenibuts tika saražots Krievijā, un līdz ar to ir diezgan maz pētījumu, un viņš maz kur ir pieejams vispār kā medikaments. Līdz ar to es tiešām šodien arī skatījos PubMednā, kur ir lielākā bāze ar visiem pētījumiem, iemetot iekšā Fenibut un ADHD. Mēs redzam precīzi 3 pētījumus, kas ir gan diezgan jauni, 17. gada, bet kuri bija Krievijā, kur gan ir rakstīts, ka viss ir skaisti, bet uz 30 pacientu izlases, kas pilnīgi noteikti nepietiek, lai mēs varētu apgalvot, ka pie kaut kā palīdz. Jā, protams, ārstiem īpaši vecākas paudzes ļoti patīk tā saucamā eiristiska metode. Man vienmēr strādāja un tālāk arī strādās. Es neesmu piekrītais, droši vien tā ir pieeja, bet kopumā, ja mēs runājam tieši par UDHS, tad nofenam diezgan bieži mēs redzam kaut kādu pretējo reakciju, ka viņš vairāk uzstimulē, uzdod trauksmi, un tas beidzās pilnīgi ar pretējo efektu nekā... Kurš tā kā prātā vispār nekontrolējami pēc tam, kad iziet emocionālā sprādzienā, nevar savākt, un visbiežāk šo es dzirdu, izmēģinājām, nē, mēs vairāk nedosim, bet par to, kāpēc vispār bērnam šis būtu jāpiedzīvo, jo es domāju, ka tas arī ir traumatiski tam pašam bērnam, pirmkārt jau vecākam, bet arī pašam bērnam saprast šo, es domāju, tādu nekontrolējumības sajūtu, vai ne, ka tu saproti, ka, jā. Diemžēl jā, tā kā mēs ļoti reti skatāmies uz tiešām indikāciju. Jā, psihiatrijā es godīgi atzīšos, ka mēs ļoti bieži operējam off-label, tā saucamajā tā kā ārpus vadlīnijām, jo Latvijā ir ļoti mazas psihiatrisko medikamentu, kas ir tiešā veidā reģistrēti bērniem, bet tas nenozīmē, ka mēs neizmantojam visas pārējās opcijas, jo tas medikamentu spektrs ir 6 zāles un viss un tālāk, vai mūsu valsts viņš ir off-label. Bet tomēr mēs skatāmies arī uz ārzemju indikācijām. Ja tas antidepresants ir atļauts bērniem Eiropā, ASV, tas, ka Latvijas zaļu instrukcijā nav rakstīts, ka viņš ir atļauts bērniem, tas nenozīmē, ka viņus nedosim. Bet Fenibutam tīri skaisti un gaiši rakstīts, pie trauksmes, pie kaut kādiem emocionāliem traucējumiem, varbūt pie bezmiega, pie kaut kādām adaptācijas grūtībām, reakciju un stresu, bet nekadā gadījumā tas nepalīdzēs pie UDHS ar UDHS simptomiem. Pie kaut kādas trauksmes, sociālas trauksmes, tas vēl var pieņemt, bet UDHS simptomi nav tie mērķi simptomi, tā medikamenti. Labs medikaments tiešām, bet nav nevainas. Es viņu mīlu un rakstu, bet pilnīgi noteikti tas nelīdzēs šo grūtību gadījumā. Domāju, es nezinu, kā notiek šī komunikācija, bet varbūt ģimenes ārstu asociācija vai kaut ko, ja tiešām es... Ģimenes ārstiem arī kaut kas ir jāizdara tos 10 mēnešus, kamēr viņi gaida to nabaga bērnu psihiatru, un līdz ar to viņi arī ka es izdarīšu labāk kaut ko, nevis es izdarīšu neko. Es pieļauju, ka šis labāk kaut ko var beigties ar kaut kas galīgi slikts beigās. Tāda tiešām trauma vecākiem ar domu ārprāts, ja jau šitais man bērns šādu pataisies uz trakākiem medikamentiem neesmu gatava, kad, jā, es vienkārši domāju, varbūt šo informāciju kaut kā, kad, dodiet nofenu pie trauksmes, bet atstājiet UDHS mierā, šits nestrādā. Varbūt vecākiem iedodiet nofenu, lai viņi mierīgāk uztver bērnu trakos izgājienus, ja viņu emocijas ir sakāpinātas. Jā, šo vienkārši šodien dzirdējām, tad mammai teica, šito es uzjautāšu, jo šitā nav pirmā reize, kad šo es esmu dzirdējusi. Man tāda pēdējā lieta, ko vēl un arī, ko es šodien tā aizdomājos, un ņemot vērā, ka tu strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, un man arī mamma šodien teica, mēs esam iestājušies rindā, tā kā bukusā uz to kaut kādu ambulatoru izmeklējumu, nezinu, diagnostiku, uz UDHS diagnostiku vai uz uzvedības diagnostiku, kaut ko tādu. Viņi nedzīvo Rīgā. Un es viņai teicu, jā, bet es jūsu vietā ieteiktu, jo viņi ir, nesaukšu pilsētu, bet, piemēram, Alūksne, ja? Un tad viņai tagad brauc uz Rīgu, un es teicu, es īsti neesmu pārliecināta, vai tas gluži ir tā, ka jūs tagad aizbrauksiet uz bērnu slimnīcu, un tad jūs tur vienas dienas laikā visu izdarīs. Tā kā no nulles jūs ieiesiet pie viena doktora, un viņš jūs uzreiz teiks, tagad ej pie neirologa blakus kabinetā un tā,
Jo es saprotu, multidisciplināra komanda, jūs visi pēc tam to analizējat kopā, bet vai tas nozīmē, ka ja vecāks ir ticis šajā rindā, ka viņš vienas dienas ietvaros saņem tādu pakalpojumu grozu, vai tas tāpatām nozīmē, ka viņš šodien ir pie psihiatrs viņu pieraksta pie neirologa, labi skaidrs, viņš ir ticis sistēmā, viņš varbūt negaidīs vairs 1,5 gadu pie neirologa, ja? Ātrāk, bet vai tas nozīmē, ka viņi vienas dienas laikā, jo viņi teica, ok, ja šits nav vienas dienas laikā, jo es domāju, ka tas ir vienas dienas laikā, tad man jāmeklē cits pakalpojums, jo skaidrs, ka viņi nebrauks no Alūksnes pirmdienā un tad trešdienā, tad piekdienā vai ne, un bērns neiet skolā. Varbūt var izstāstīt par šo klīnikas piedāvājumu un kā tas varbūt izskatās. Ja mēs runājam tīri par UDHS ietvaros, vispār tā kā ir pirmreizēja psihiatra konsultācija. Pirmreizēja psihiatra konsultācija mūsu klinikā ilgs stundu 3, kas ir diezgan ekskluzīvi salīdzinot ar pārējām vietām. Un kopumā, ja mēs runājam par UDHS diagnostiku, tā 1,5 stunda ir pietiekama, lai visu izrunātu, lai saprastu, kas notiek, lai diagnosticētu, lai nepieciešams gadījumā izrunātu visu par medikamentiem. Ja mēs runājam par jebkādu citu problēmu, jo, kā es teicu, mums viss strādā no otrā gala, līdz ar to psihiatrs ir pirmais cilvēks, ko es redzu. Ja ir pieraksts, nozīmē, ka jūs visticamāk tiksiet pie viena speciālista, un visticamāk tas arī būs psihiatrs vai neirologs, atkarā no tā, pie kā jūs esat pierakstīts. Ja jūs esat pierakstīti uz diagnostiku, tiešām uz diagnostiku, visticamāk, tas būs arī klīniskais psihologs, kas veiks vai no emocionālas sfēras izpēti, vai no intelekta izpēti, bet tādi, kā dienas stacionāra pakalpojumi nav bērniem ar UDHS. Mums šobrīd dienas stacionārs ir agrīnas attīstības intervence, tā ir programma bērniem ar attīstības traucējumu, kurā es pašlaik strādāju, arī tur mēs koncentrējamies uz bērniem ar autiskas traucējumiem. Tad ir ēšanas traucējumi, ir pusauģiem ar nesuicidālu vai suicidālu paškaitējumu. Tie ir mūsu 3 pamata dienas stacionāri. Un tur, ja bērni tiek uzņemti programmā, tad lielākoties viņiem vienā dienā ir tur 2, 3, 4 nodarbības vienreiz nedēļā. Bet jā, tas ir grafiks, kas sastādīts uz priekšu. Bet ja ir pieraksts pie viena speciālista, ar lielāko varbūtību tā būs tā pirmreizēja tur 1,5 stundas konsultācija pie viena speciālista, kur jūs tikai sāksiet šo ceļu un ja būs nepieciešama kaut kāda papildus izmeklējuma, tad jūs vienkārši tu speciālistu tālāk nosūtīs vai arī izstāstīs par kādām alternatīvām iespējām, jo bieži vien, ka reģionos to var ātrāk dabūt nekā tajā pašā Rīgā, kur rindas ir milzīgas. Tā kā tāds ir tas ceļš. Tas bija arī tas, ko es viņai ieteicu. Es viņai teicu, varbūt no rindas ārā nestājies, ja viņam pienāks pie gada, varbūt pēc gada vai ne, varbūt ir vērts aiziet pie vēl kāda psihiatra, bet jāpameklē reģionāli, varbūt pie kāda bērnu psihiatra var nonākt ātrāk, jo viņa arī teica 11 mēneši. Mums tā pateica 11 mēneši apmēram, un teica, 11 mēneši ir diezgan ilgs laiks, lai nedarītu neko, vai ne, kaut kas ir jādara līdz tam. Tā, es nezinu, es paskatīšos, vai mums ir vēl kādi jautājumi. Varbūt ir kaut kas, ko es tev nepaprasīju, bet ko tu labprāt gribētu kā psihiatrs padalīties, varbūt kaut kādu savu pieredzi, varbūt ko tu skaties, varbūt ir kaut kas, kā mēs uzrunājot vecākus. Nezinu, varbūt ir arī pedagogi, jo šo es arī dzirdu no pedagogiem spiedienu, ja ir UDHS diagnoze, medikamenti. Nē, medikamenti, mums nav resursu ar 30 bērniem ar vēl vienu aktivitāti ņemties, vai arī vecākiem pirms viņi varbūt dodās, viņiem ir nosūtījums vai ne pie psihiatra un tuvojās viņu rinda, tas viņu mājas darbiņš, ko viņi varbūt jau var izdarīt. Tā kā tu saki, lai varbūt nesanāk tā, ka psihiatrs ir tas pirmais, un tad viņi atnāk, vai ne, tā kā, es nezinu, mums ģimenes ārsts teica, ka vajag pie psihiatra, mēs te stāvam. Ir kaut kas, ko es nezinu, vai bukusā par šo brīdina, vai nepaņemiet līdzi, tur nezinu, izraksti vēl kaut kas nebrīdina, vai ne? Varbūt tāds mazais būtu labi izdarīt. Mēs nezinām, ar kādu problēmu pie mums nāc. Mēs nezinām, kādām grūtībām, ko mēs ārstēsim tajā dotajā brīdī. Līdz ar to ļoti grūti paredzēt visu uz priekšu un pateikt, šeit mums vajag paņemt līdzi asins analīzes kardiogramu un raksturojumu no skolas un vēlas visu savu cilskoku. Protams, ka to ir grūti uzminēt. Ja mēs runājam par uzvedības traucējumiem, un UDHS per se, tad šobrīd prātīgākais, ko varētu izdarīt, tas ir paņemt raksturojumu no skolas vai kaut kādu raksturojumu no skolotājas ar aprakstu, kas tur notiek, vai kaut vai no e-klases izprintēt piezīmes par pēdējo pusgadu. Kaut kas, kas skar to lauciņu, kur ir tā disfunkcija.
Šajā brīdī, jo tas skalas nav vērts pildīt mājās, jo tik un tā tas aizņem 5 minūtes, un to var visu atķiksēt un izrunāt arī konsultācijas laikā. Tā kā šobrīd droši vien tā tas skolas puse būtu visvērtīgāk. Un arī par tavu jautājumu par skolām un skolotājiem, mums vienmēr ir divas opcijas. Vai nu mēs adaptējam vidi bērnam, vai nu bērnu videi. Un, protams, skolai būtu daudz ērtāk, ja mēs visus bērnus adaptētu tai videi. Bet, ja mēs skatāmies uz prevalenci, kas ir līdz 7%, un katrā klasē mums ir vidēji 3 bērni ar UDHS. Un tas kreļu ir mazāk, bet mēs neliekam kreļiem rakstīt ar labo roku jau diezgan sen. Un tāpat 24. gadā mums ir jāsaprot, ka bērniem ar UDHS, tāpat kā kreļiem, viņi nevar nosēdēt, viņi nevar nomācīties, ne tāpēc, ka viņi to negrib darīt, jo viņi vienkārši fiziski uz doto brīdi nevar to darīt, jo viņu nervu sistēma neļauj to darīt. Un, tāpēc tiem pielāgojumiem ir jābūt. Un, ka jūs ļausiet bērnam pasēdēt 10 minūtes ilgāk, vai ja jūs ļausiet bērnam kaut kādu svarīgu kontroldarbu uzrakstīt atsevišķā telpā, nekas nenotiks. Pasaule nesabruks, un vispārējie bērni arī nenotiks nekas. Un tā normalizēšana, es ceru, ka tā notiks. Jo tā medikamentu firma, ko nedrīkst saukt, pierunāja mani lasīt lekcijas skolās bez medikamentu saukšanas. Un es ceru, ka mēs arī kaut kādā drīzumā palaidīsim to procesu, kad skolotājiem mēs stāstīsim nevis par medikamentiem, bet par UDHS, kas tas ir un kā mēs varam arī palīdzēt un atpazīt. Tā kā tas ir projekts, kas drīzumā, es ceru, arī redzēs gaismu zaļo. To ir labi dzirdēt, jo es no savas puses arī mēģinu, cik varu pedagogus uzrunāt, bet es redzu ļoti bieži to sienu priekšā, kad tu runā, kad, nē, manā klasē šitā nenotiks. Tā kā, lai kas tas būtu, šitādu bērnu mans acis nav redzējuši. Un man ļoti patīk tas tavs piemērs. Es pēc šī ieraksta mēģināšu uztaisīt tādu mazo kopsavilkumu tiem, kam negribās pusotru stundu mūs klausīties ar varbūt tajām galvenajām atslīgas lietām. Un šis man patika, ka mēs kreļiem vairs neliekam rakstīt ar labo roku, kāpēc mēs bērniem ar UDHS liekam nekustēties, vai ne, ja tas ir viņu dabīgais instinkts kustēties, un tā viņiem ir vieglāk, nevis viņi speciāli traucē, bet viņiem tā ir vieglāk uztvert informāciju, vieglāk funkcionēt šajā klasē, un varbūt ieliekam stāvgaldus, vienkārši ieliekam stāvgaldus un ļaujam bērniem tirināties, un sakārtot to galdu tā, ka viņam ir ērti, jo bērniem ar UDHS ļoti svarīgi, kas viņam šeit stāv šeit, un lai kaut kas traucētu, kaut kas netraucētu, stimulētu un nestimulētu, un dodiet viņam rokās to fidžetu, nekas nenotiks, ja viņš sēdēs. Nē, visi bērni gribēs spēlēties, tas ir tas, ko... Tā nav īsti rotlieta, viņš tik un tā spēlēsies ar pilspalvu, ar zīmuli, vienalga ar ko. Nē, es rakstīšu piezīmi. Un tas viss mainīs uzreiz. Jā, diemžēl, es redzu, ka pamazām sanāk šo stigmu mainīt, bet man tiešām dažreiz, kā saka, sāp ausis, kad man ir bijis, ka šo stāstu un padodu sensoro kasti pedagogiem papli izmīcīt un no pedagoga dzirdu, bet es varbūt negribu, lai visu stundu kāds staipa kaut ko, vai šitā dara, man tas kaitina. Un tas stāsts par tevi, ej ārstējies. Paņem savus fidžetus. Kad dažreiz tas ir tas principa jautājums. Manā klasē šis nenotiks un vienkārši jāturpina runāt un normalizēt. Un prieks, ka tu jau saki, ka ir kaut kāds projektiņš. Un es zinu par dažiem projektiņiem tā kā kopā katru dienu vai katru gadu pa pāris skolotājiem nāks tajā saprātīgajā pulkā vai nekas neliks kreļiem vairs rakstīt ar labo roku un UDHS bērniem sēdēt mierā. Mēs runājam ar tevīm līdz 8, vai ne? Es redzu, ka te vēl viena mamma uzrakstīja jautājumu par uzturu bagātinātājiem, ko arī, starp citu, ļoti bieži gan psihiatri, gan neirologi, gan ģimenes ārsti redzu firmas izraksta, vai ne, kuras ir šobrīd, man liekas, uzcenojumu uzlikušas šim savam mega tā kā precē, bet būtībā tie ir omega-3 un omega-6 vitamīni, uzturu bagātinātāji, un jā, arī pētījumi uzrāda, vai ne, kad ir kaut kāda saistība, bet es domāju, ka viņi visiem cilvēkiem der. Bērniem UDHS droši vien bišķiņ labāk. Varbūt var pastāstīt par šo, kāda ir šī prakse un
Jā, firmas es parasti nerakstu, jo man arī ļoti atzīšos besī, ka cenas ir pilnīgi nesamērīgas, jo vienīgā aktīvā viela, kas tur ir omega-3 un omega-6, un no visiem uzturabagātinātājiem, no visiem neirofeedbackiem un visa pārējo, ko var ar diētām mēģina izārstēt, kas UDHS gadījumā pilnīgi nav efektīva. Zivju eļļa pierādījis, ka vienīgā kaut vai bišku efektīva, protams, ar daudz mazāku to efekta svaru nekā specifiskā terapija, bet kaut vai cik omega-3 ir vienīgais, kas jau ilgtermiņā pētījums pierādījis, ka kaut kas tiešām var ietekmēt to nervu sistēmas attīstību un tieši tur koncentrēšanos un impulsivitāti. Tas ir mans viedoklis. Neko citu no citiem kaut kādiem suplementiem, izņemot omega-3 un D vitamīnu, es īsti neiesaku pie tām lūdzot pamērīt no sākuma to D vitamīnu un pēc tam dot 4000 dienā bērnam. Un ja pārsvarā bērniem pirmskolas vecumā viss ir vēl labi. Pēc tam mums parādās tīņu gados tas latviešu klasiskais 11 vai cik tur mums ir vidēji, bet līdz tām brīdim arī tiem visiem vecākiem, kuri mēģina bāzt iekšā visas iespējams vitamīnus, uzdod jautājumā, ko mēs ārstējam jūs pamērījāt, vai cik tur ir tā A, C, D un tā tālāk priekš šā viņam dot kaut ko lieko. Jā, tur nekā netrūkst. Jā, visu var saņemt ar uzturu pēc būtības samulcēt. Bet saistībā ar to es redzu jautājumu, bet manā skatījumā tu jau uz to atbildēji homeopātiju un UDHS. Manā leksikonā es atzīšos, ka es nelietoju šo vārdu un es esmu tiešām ļoti, ļoti, ļoti skeptiski. Es ticu placebo efektam, godīgi, bet ne UDHS gadījumā. UDHS gadījumā vai mums ir specifiskā terapija, vai tas efekts būs diezgan niecīgs, un jūs iztērēsiet naudu, jūs aiziesiet pie homeopāta, kurš arī prasa, man liekas, brīžiem ir vairāk nekā psihiatru tas izmaksas, aiziet pie kaut kāda ārsta, un jūs tērēsiet laiku, jūs tērēsiet naudu, un tā palīdzība, kas ir nepieciešama jūsu bērnam, netiks saņemta, diemžēl. Te, kā saka, pēdējā minūtē iekrita vēl kaut kādi jautājumi. Es izrevidēšu vienu, es redzu, ka tas nav īsti psihiatram pretestība vecākiem kaut kas skolā. To mēs noteikti izrunāsim kaut kādā citā laikā. Mums būs vēl sarunas par to, vai UDHS medikamentus izraksta tikai psihiatrs par izmeklējumiem, kas tiek veikti UDHS diagnostikai sākumā. Ilana jau minēja, vai ne tādus obligātos, un tad, protams, ja mēs skatāmies tālāk, tad var arī būt EEG, kas ir šeit jautājums, bet tas nav tā kā tajā pirmreizējā sarakstā, vai ne? Tas ir tā kā blakus. Un viena svarīga vēl viena lieta, labi, sākumā varbūt par tiem medikamentiem, vai psihiatrs ir galvenais? Kā pirmo reizi parasti var izrakstīt, parasti raksta neiroloģis vai psihiatrs. Kompensētos medikamentus var izrakstīt tikai psihiatrs. Balstoties uz psihiatra slēdziena, ģimenes ārsts var turpināt rakstīt medikamentu, turpināt medikamentus, bet jābūt, viņi prasa parasti to psihiatra slēdzienu, un viņi nevar rakstīt kompensētā zāles. Kompensēto medikamentu stimulātus var rakstīt tikai un vienīgi bērnu psihiatrs. Arī atkārtot, ja? Arī atkārtot, jā, tik un vienīgi bērnu psihiatram ir tajā e-veselībā piešķirtas tiesības rakstīt kompensētā zāles. Ja mēs runājam par nekompensētām, bērnu neiroloģiju, ģimenes ārsti var to darīt arī. Labi. Un tad man tāds pēdējais, kas īstenībā arī man ir sāpju jautājums par to, vai uz pirmo konsultāciju pie psihiatra var doties arī bez bērna, lai varētu izrunāt bērnam visu nedzirdot, kas ir tā praksa, kā es daru, bet man ir parasti vairākas konsultācijas, jo droši vien, ka tas arī ir savā veidā kaut kā traumējoši, vai ne, kad bērnam ir jāklausās par visām tām piezīmēm un nedarbiem, ko viņš kopš dzimšanas ir sadarījis, kas ir tā anamnēze, kas jums ir vajadzīga. Manā praksē es daru tā, ka man parasti nav, man liekas, man nevienu reizi nebija tā, ka man tāds viens vienīgais vecāks uz pirmreizēju konsultāciju bez bērna, bet es vienmēr cenšos runāt sākumā ar visiem kopā, tad ar katru atsevišķi un tad atkal ar visiem kopā. Un tas ir tas, ko es izstāstu pirms konsultācijas, ka sākumā mēs parunāsim kopā ar visiem, un tad atsevišķi, ja tas ir tīnis, tad sākumā es runāju ar to tīni un tad ar vecāku. Ja ir mazs bērns, tad, labi, paspēlējies, pasēt ar tēvu, ar mammu, un tad es tiešām cenšos, jā, tā, ka tu minēji, lai bērns neklausās, cik slikts viņš ir, un ja vecāks, es dzirdu, ka vecāks sāk to savu sirds sāpī tā ļoti aktīvi man paust, tad es arī dažbrīd arī lūdzu, varbūt bērns aizies paspēlēties, mēs parunāsimies, un tad mēs viņu paaicināsim.
Bet, protams, šis varbūt ir kaut kas tāds, ko nedaudz var ņemt vērā, ja ir tāds resurss un iespējamība nāk divi pieaugušie, lai tad viens var palikt ar to bērnu, varbūt iziet ārā. Es zinu, ka jums tagad jaunajā centrā ir tik daudz rotaļu vietas, kur var tiešām pasēdēt, bet bērns viens pats, protams, nevar palikt slimnīcā. Tad ir labi paņemt vai vīru, vai omīti, vai kaimiņieni, kas piekrīt, vai ne uz tām 20 minūtēm varbūt, ko izņemt. Jā. Nu, labi. Es redzu, ka te jau kaut kādi jautājumi atkārtojās, tad cilvēkam vajadzēs vienkārši noklausīties vēlreiz sarunu vai gaidīt, kad es kopsavilkšu visu šo centīšos tuvāko dienu laikā. Es skatos, ka laiks ir paskrējis zibenīgi ātri, bet manā skatījumā mēs esam izrunājuši to, kāds bija man tas sākotnējais plāns, un tie galvenie jautājumi tika apskatīti. Ja jūs nepaspējāt vai nesadzirdējāt kādu savu jautājumu, atbildi un sāpe vēl ir palikusi, neuztraucieties, mēs noteikti vēl uzrunāsim kādu bērnu psihiatru un pataupiet tos jautājumus. Viņam droši varat jau tagad iesūtīt, mēs taisīsim failiņus. Bet, Ilāna, gribu tev teikt tiešām milzīgi paldies. Es redzu, ka tu esi speciālists, kam deg acis, un es ļoti priecājos par katru speciālistu ar lielo burtu, kam deg acis, un ka es savā sarakstā, labo speciālistu sarakstā varu pierakstīt vēl vienu cilvēku, ko ieteikt vecākiem, pie kā droši var vērsties, un prieks par visām tām lietām, ko mēs šodien izrunājām, un mēs noteikti kaut kādā kontekstā noteikti mūsu ceļi vēl krustosies, esmu vairāk vai mazāk par to pārliecināta. Tā kā paldies. Paldies, ka uzaicināji. Tiešām tas bija ļoti patīkami parunāt un pastāstīt, un laiks tiešām bija ļoti ātri pagājis. Par es jau redzu, ka klienti jau centīsies pie jums tikt, tā kā komentāros raksta, kā viss notiek. Paldies Ilānai, un paldies arī, Dana, tev, ka uzrunāji šo jauko speciālistu. Paldies, ka iepazīstināji mūsu mazo sabiedrību. Tagad biedrības redzeslokā arī viņa jau ir. Tieši tā, jā.